Čau visiem! Kā es nokārtoju Top Step Panda Challenge 2 dienās. Šo visu varēs redzēt šajā video. Kā es treidoju zeltu, kāda bija man stoploss, kur bija man take profit, kā es veicu marketa analīzi un kā es apmēram paredzēju, kur markets varētu kustēties. Tā kā turpini skatīties un droši, ja ir kaut kādi jautājumi, var uzdot komentāros. Tātad, kā strādā Top Step Challenge? Šobrīd es iegādājos 50,000 kontu, kas maksāja $49. Un, lai tu viņu nokārtotu, tev ir jāsasniedz profit targets plus 3,000. Bet izpildot šo nosacījumu, kad jāievēro 50% consistency rule. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienā dienā tev nav iespējams viņu nokārtot, tev obligāti ir vajadzīgs 2 dienas. Un katrā dienā tev iespējams maksimums dabūt ir plus 1,500 eiro. Nu, $1,500. Ja tu dabūni vairāk, tad tev consistency rules neizpildīsies, un tad tev būs jāatreido vairāk dienas. Bet, ja tu dabūni katrā dienā 1,500, tad tu esi nokārtojis. Bet tu nevari zaudēt vairāk par 2,000. Šeit ir 48,000, mīnus 2,000 viss, tu esi kontu zaudējis. Un tas vairs nestrādā. Un, ja, piemēram, tu pirmajā dienā dabūni plus 1,500, tev grafiks paceļās, bet šī līnija, šis drawdowns sako tev līdzi, šis tev ceļas līdzi, un tu vairs nevarēsi zaudēt tā kā līdz 48,000, bet tu varēsi zaudēt līdz 50,000. Tā, lai katrā dienā tu vari zaudēt 2,000 un viss, vairāk tu nevari zaudēt. Zaudēt 2,000, viss tos konts slēgts. Tas drawdowns ceļās līdzi pa dienām. Tā kā, ja interesē sīkāk par profirmām, visu droši piesako, uzdod jautājumus, vai labprāt atbildēšu. Šobrīd arī es nopircu 50,000 kontu un mēģināšu nokārtot un parādīt, kā viss notiekās. Šitais tā arī salauzas augšu. Tad aizslēdzās šitā, uztais topiku, te lauž šo lovu no lejā. Vairs ņemu. Aiziet. Veikals, pārējais, ka cena ies lejā. Aizvarās apakaļ zem šī range. Uztaisīts topiks. Topiks ir uztaisīts, notestēts range. Tomēr, ka cena aizpildīs apakaļ šo range. Izveikoja ārā, aizvarās līdz šī range. Tad atnāca apakaļ rangeā. Tomēr pats tieši šo support. Tā kā tā. Šeit. Kur var būt reakcija. Šeit ir kāda reakcija. Šeit viena kontrakta vērsim ciet. Viena kontrakta vērsim ciet. Un tā pārējais. Var iet uz TP. Tas ir mums. Tas mums ir. 26 pipki. Ir ok. Tā kā cīnamies gaidam. Ja cena salauzīs šito augšu, šito viku, tad arī vienu kontraktu vērsim ciet. Menedžēsim viku, šeit arī vienu kontraktu vērsim ciet, lai nav tik liels zaudējums. Menedžēsim risku, nevis viku. Tā kā pa lielam, šeit arī varam uzlikt. Uzlikt. Stop buy. Man viens kontrakts šeit aizvarās jau celaušu to vietu. Brīnīt 30 sniegs var. Ir reaktori. Labi, pastīsimies, kā mums tur reaktors ir kāds sniegs. Pīzdur laujam ciet. Tev var vienīgais iet iekšā šeit. Lauž šito. Šito lauž. Tad var iet iekšā. Šitā kaut kā. Sākumā patestēs 2. Kāpēc tā kamera neiet? Ok, esam iekšā. Tā redzam, cena ir izveikojusi. Aizvērās apakaļ zem šī range. Uztais ideālu topiku. Tagad klausīs lovu. Liela iespēja, ka cena patestēs šo viku nokalos. Te varbūt būs kāda reakcija. Šeit iesim break evenā. Šeit būs TP. Kaut kā tā. Break even šeit. Pusvērti var aizvērt. 20 pipki. Nav break evenā. Tieši priekš pusi pišķi maz. Mēs ejam break evenā. Tā. Ja vēlreiz salauž šo lovu. Vēlreiz lauž lovu ejam break evenā. Nav iemesls viņam vairs iet augšā. Ja vēlreiz salauž lovu vienīgi nākamā kantu topiks var izslēgt mums. Skatīsimies, kā šis kants aizvērsies. Ok, ejam break evenā. Vēlreiz puši ir. Ejam break evenā, viss pre-trades. Un tad gaidām, kā atvērsies nākamais kants. Cenas skatās maz. Nav bottom mix. Nē, tas nav labi. Liela iespēja, ka mums izslēgs ārā. Būtu bottom mix, tad kāds uztaisīt topiku. Lauzt šo. Turpināt iet lejā, bet tagad ir 50 iespēja no bottom mix. Cerēsim to labāk. Ja lauž šito lovu, tad liekam profitā. Stoploss liekam profitā. Ja lauž šo kandu lovu. Šeit mēs varam sagaidīt kaut ko tādu. Cena uztais topiku. Bet nesalauž augšu šeit. Lauž šo lovu. Un laižam lejā. Tā. Vai arī. Jā, liek uztaisīt topiku, liekam selstaps šeit. Selstaps. Stoploss varētu būt cik sanāk pipi. 20 pipi, ok, vēl liek 3 lotus. 3 lotus. Ok, esam iekšā. Tagad varētu ienākt lotus. TP šeit.
Pusi varam ciet. Ja 30 pipi break-evenā ejam. Diezgan ātri. Break-evenā varētu iet šeit, ka 10 pipiem. Ir break-evens, un šeit pusi ciet. Pusi ciet. Tā te ir 16 pipi. Ja lauž šito augšā, arī varam aiziet pusi. 2 lots aizvērt, ja ciet, ja lauž šito. Mēs nedrīkst arī jums. Ejam šeit. Pie šī vita. Ejam break-evenā. Pusi varam ciet šeit. Ir resistance. Ok, vēl viens push. Vēl viens push, un tad jau varētu būt. Ok, 16. Ok, ejam break-evenā. Ejam break-evenā. Labs volums ienāca. Labs volums ienāca. Šo dzēšam ārā. Break-evenā, ok, pusi aizvērās. Varam ielikt break-evenā mazliet profitā. Pusi aizvērās un tagad pārējais, lai ieties TP. Ok, pirmais plusa trades jaunajā kontā. Apsveicam. Tagad varam, ja neaizies uz break-even, tagad varam trailot stopu. Varam aizvērās šis skandals. Aizvērās kaut kā šādi. Skandals aizvērās šādi. Uztais topiku, piemēram, šeit. Mēs varam stop loss jau bīdīt zemāk. Stop loss jau bīdīt šeit. Lēnu garu. Līdz TP. Mēs securosim vēl profitu, bet pagaidām. Vai kandals ir atvērts, neko nedaram. Tev vajadzētu aiziet vismaz kaut kā šitā. Ja ne līdz pašai lejai. Bet liela iespēja, man liekas, ka šito tāpat salauzīs. Izslēgšu šo stop loss. Tad varam plānot iet augšā. Bottom X. Ieslēdzam vēl sellers. Veikojam ārā. Bottom X. Laižam augšā apakaļ. New York sesija. Arī var, ķipa, jā. Dynamic risks. Dynamic risks ir tāds, piemēram. Aizvarās kandals iekšā šajā range'ā. Šajā range'ā aizvarās kandals. Uztais topiku. Un mēs ejam iekšā šeit topikā. Ejam iekšā. Tad cena pavirzīsies. Šis pavirzīsies entry points mazliet zemāk, lai varēsim uzreiz iet break-evenā. Uztais topiku. Cena var turpināt laust tajā. Var braukt tajā. Dynamic risks, kur sanās tāpat bez riska trades palielam. Tā, topiks ir. Bet baigi mazais. Būtu mazliet lielāks topiks, mazliet šajā range'ā. Tad es iet iekšā topiku. Tā. Tie lauzīs šo lovu. Liela iespēja, ka šis range arī tiks aizpildīts. Salaužu un tik. Vai otrs variants ir. Salaužu lovu, kā jau tagad notikās. Cena salaužu lovu, ieslēdz sellers un laiž apakaļ augšā. Nu, nezinu. Viņam var izsveikot. Kaut kāds volums ir vienāds. Redz, būtu ieslēgts un viss. Es domāju, ka jāliek stopus šeit. Jo lovis ir salauzts, sēli ir ieslēgti. Lauzīs šo augšu. Un tad cena turpinās iet apakaļ augšā. Un jāizslēgties apakaļ šajā range'ā, jā. Stopus ir paņemts. Kaut kāds volums sāk parādīties. Aizslēgsies šādi. Tad ir liela iespēja arī uz buy. Bottom X. Lauž šo. Un turpinam struktūru virzīt apakaļ augšā. Cena ir diezgan bullish. Sagaidīsim cenu. Aizvērsies šeit. Nākamais kandals aizvērsies šādi. Tad šeit tev būs jāpērk. Un mausim augšā apakaļ. Bija labi iegāns ienāc volums. Reku bija mans trades, reku. Šitā izskatījās. Šitā var patīt stream apakaļ pastīties. Kāds cēliens bija. Jo okaidī būtu full TP jau atkārtēji. Bet skaties, kā vēlāk šitā arī iztīsies. Screenu var paņemt. Nolādēšu speciāli. Bildi. Vēlāk parādīšu. Tieši šitā būs. Nav tieši nevis liela iespēja. Patīs stream apakaļ redzēs. Iespēja, ka cena ies apakaļ augšā, jo tie ir tādi līmeņi, kur cena varētu reaktot, tā kā atsisties. Vai nu uz vienu pusi, vai nu uz otru pusi. Ja cena aizvarās virs šīm līmeņiem, tad mēs varam paredzēt, ka cena ies augšā. Kā jau iepriekš zīmēja, cena aizvarās virs šī līmeņa. Un vērās New York sesija, vaļā New York sesijā liels volums. Tā kā, kas cena kustina diezgan strauji, tā tik kustina, tad mēs ejam iekšā cenā. Ja cenā, bet ejam iekšā tirgu. Un gaidām, kad nākamais kandals uztaisīs šādu bottom viku, un šeit mēs iesim iekšā marketā. Un paredzēsim, ka cena ies apakaļ augšā. Viņš aizvērsies virs pārējām šīm līnijām. Tā kā gaidām šo scenāriju. Ok, ir kandals aizvēries virs. Sagaidām bottom viku.
Mazliet iekšā šajā range'ā. Iekšā šajā range'ā Batomiks. Un šeit mēs liekam buy stop. Cena iet apakaļ augšā. Šādi. Kāds varētu iztīties apmēram šādi. Stoplas zem esošā Batomika. TP šeit. Pusi varam ciet. Pusi varam ciet apmēram šeit. Break evens. Break evens. Un šeit kaut kur apmēram diezgan ātri. O, Batomiks veidojās. Ideāls Batomiks. Ok, liekam buy stop. Buy stop šeit. Tā cik mums sanāk stoplas. Cik mums sanāk stoplas? 36 pipi. Ok. 2 lotus. 2 lotu buy stops. Tā cik te ir atšķirība. 9 pipi. Var arī it kā likt šeit. Bet drošāk ir šeit. Un break evenā. Kaut kur pie 10 pipiem. Nu pie šī vika break evenā varam iet pie 15 pipiem kaut kur tā. Un pie 20, 30, 28, 30 varam pusi vērts iet, ja reiz ieslēgsies. Tā kā šobrīd gaidam. Pirms New York's Open. Vajadzētu aiziet. Ok, esam iekšā treidā. Pilnais TP šeit. Break evens. Tur ir šitā vika. Ap šito viku kaut kur. Pusi savācam šeit. Pusi savācam šeit un pārējo. Laižam TP. Tā pusi mēs varam ciet pie cik pipiem? Pie 28. Ideāli. Un šeit varētu būt kādas reakcijas. Ap šo zonu. Šo zonu te varētu būt reakcijas. Te ir diezgan daudz rekur. Diezgan spēcīgs. Resistance. Varētu būt kāda reakcija šeit. Tā stoplas liekam zem esošā candle. Ja cena aizvarās virs šī, jāaizvarās virs šīs līnijas, tad mēs paliekam iekšā treidā. Bet ja aizvarās zem šīs līnijas, apmēram šādi, tad mēs uzreiz ejam ārā. Nu tad liela iespēja, ka cena taisīs topiku, turpinās iet lejā. Kā pēdējās 2 minūtes diezgan svarīgs. Ja aizvarās virs šās zilās līnijas, mēs paliekam iekšā treidā, tad uztais nākamajam candlam Batomiku. Uztais Batomiku. Patestē šo līmeni. Un New York Open bam. Break evens, TP1, full TP. Turpinam laist augšā. Un ja šis candles aizvarās virs šīs te līmeņa un nesalauž šo lovu, kur stāv mūsu stoplas, uztais to Batomiku, tad mēs varam vēl likt pozīcijas iekšā šeit, buy stop. Jo liela iespēja ir atvēršanās, ka cena turpinās iet augšā. Skatāmies. Ja tā būs, tad jāņem šo 2 lotus klāt. Šeit. Varam pielikt 2 lotus klāt. Ielauž šo vēlreiz. Market atvēršanās. Ja ieslēdzās mums vēlreiz tas stoplas liekam zem šitā candle. Pagaidām viņš paliek šeit. Ja ieslēdz vēl 2 lotus, tad brīdināt zem šī candle. Volums tagad var ienākt. Batomiks nav vajadzīgs. Šeit uzpumpē tāpatām. Ok, ienāca stoplas šeit. Pusi varam ciet tas pats kā pirms tam. 3 lotus, aizvērsim šeit. Tad pārējais 1 lots vai iet. Tā. Break evens pie melnās līnijas. Break evens pie melnās līnijas. Tā. Ok, ejam break evenā. Risk free trades. Break evens, risk free trades. Tagad gaidām pāršos, būs klausa vai nebūs. Volums vajadzētu būt labs. Liela iespēja, ka viņš uzpumpēs. Viks šajā zonā arī varētu būt tā reakcija. Tad mēs TP varam papīdīt jau mazliet zemāk. Nu, pēc tam break evenā, neko mēs nezaudējam, risk free trades. Lai cīnās. Vēl viens push, un tad jau būs pāršo TP būs sasniegts. Jūtas pipi, jā, pāršo TP. Ideāli. One more push. Ok. One more push. Ok, pāršo TP hit, ideāli. Tagad, lai iet, līdz TP. Nevajag, pirmajā dienā maksimums ir par 1500. Tad jāliek ir full TP, ir jāliek šeit. Mazliet zem šādi. Ja maksimums, cik tu var dabūt pirmajā dienā, ir 1500. Ja dabūt virs 1500, tad tev jātrēdo vairāk 2 dienām. Ātrākais, ka cik tu var nokārtot šo challenge 2 dienās. Vienā dienā 1500, otrā dienā 1500 un es nokārtoju.
Tāpēc jau TPs pabīdīja zemāk. Kā redzam, nepaspēja ierakstīt. Full TP ir hitots, un pirmās dienas maksimālā summa ir dabūt $1490, kas nedrīkst pārsniegt 1500. Šodien tā kā bija mazliet agresīvāks, bet nu viss bija tā kā ar managementu un vispārējo. Tāpēc treidā riskēt tur $500-600, ja tev ir 2000 drawdowns, tas tīri ok, 4 reizes pēc kārtas, nu reti, kad sanāk zaudēt. Tā kā jā, pirmā diena ideāla, tā kā interesē par Top Step challenge'iem viss un droši var piesakot, sakot, izuzdot jautājumus, kā tiekamies. Tātad šeit mēs redzēsim otrās dienas treidus, tā kā nebija iespēja pie datora to darīt. Tad redzēsim fonā, nevis fonā, bet abajā pusē ir caur telefonu, bet paskaidrošu, kāpēc tie treidi tika veikti. Tātad sākam ar pirmo, kā redzam, Londonas sesijā. Pirms Londonas sesija cena nokritās diezgan strauji. Izslēdza ārā šos stoplossus, kā arī šis candles. Nākamais Londonas atvērās, šeit bija Londonas Opens, atvērās, salauza lovu, ieslēdza sellers, bet aizslēdzās apakaļ range'ā. Ar Londonas atvēršanos diezgan strauji uzpumpēja. Virs šī range'a, šī iezīmēs mans resistance, aizvērās virs šī range'a, es sagaidīju, ka šeit cena uztaisīs bottom wicku, flipoja, un šeit iegāja iekšā. Šeit apmēram bija mans buy steps. Un kā redzam šeit, 15 minūšu timeframe'ā cena aizvērās diezgan bullish. Te es menedžēju risku 5 minūšu timeframe'ā, kad cena diezgan strauji uzpumpēja. Uztaisīja bottom wicku, un tad turpināja atkal augšu, tāpēc iegāja diezgan ātri break evenā, tad cenai nebija iemesls vairs mesties ripā. Uzliku stoplosu zem šī vika, ja tāpatām, ja lauž šo viku, tad palielam būtu treids gājis uz otru pusi apakaļ lejā. Un te es iegāju break evenā, jo reku šeit bija tie viki, te varētu būt reakcija, kā arī bija reakcija, tad beigās tomēr labs volums ar Londonas atvēršanos, un palielam cena arī diezgan ātri sasniedz TP. Tā kā TP hitoja, kā pirmais treids uzvērts. Šis izskatījās apmēram šādi. Te bija flips, stoplas bija zem esošā candla, TP bija šeit, ap šo zonu. Te ir diezgan daudz reakcijas, tāpēc TP bija arī kaut kur šeit, kā redzams. TP hitoja, diezgan strauji arī cena apmetās ripā. Rīt stoja vēlreiz šo zonu, diezgan strauši puš augšā. Tā, otrais treids. Tātad šis bija dienas otrais treids, liem tas pats princips. Cena, kā iepriekš minēja, rītestoja manu šo iezīmēto zonu, aizvērās virs mana resistance, uztaisīja šis candles bottom wicku, tad lauža šo te augšu, tad es arī gāju iekšā. Kā redzam šeit, iegāja šeit iekšā, bija buy steps, diezgan labs push bija, iegāja ātri break evenā, un šeit diezgan tīrs range bija, lai aizpildītu šo range, un dabūtu tos $500. Te skatījos, cik pips apmēram man vajag dabūt, $500 dienā ir jādabūna. Lai otrā diena būtu 1500, un tad konts būtu nokārtos, lai šo kontu nokārtoja diviem treidiem. Kā redzam, diezgan labs volums, diezgan tīrs range. Šis ar vienu candlu uzpašoja augšā. Šeit, kā redzam, diezgan tīrs viss. Cena diezgan ātri uzpašoja augšā. Savāds TP, līdz break evenam. Nemaz netika labu volumu, Londonas atvēršanos. Reku čoms raksta. Kādu ko kā darīt, ja grib pievienoties, arī interesē. Varbūt dažādi jautājumi par Fund Challenge'iem, un var pievienoties kādā grupā, varbūt kaut ko var izdomāt, droši raksti. Kā redzam, šeit savāds TP, otrā dienā dabūns plus 1500 un konts tika nokārtots. Tā kā tā, 2 dienās dabūts konts, manuprāt, ļoti solīdi. Tā kā, ja interesē dažādi jautājumi par Top Stepu, par dažādiem citiem funded kontiem un funded challenge'iem, varat uzdot jautājumus. Varat arī ierosināt par kādu uztaisīt nākamos video par ko. Tā kā tiekamies citos video.